have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Kaut kas ir jādara Latvijas labā, jo Latvijā autosports un tieši rallijs, manuprāt, ir vispār mūsu sakni. Mēs Padomju Savienībā vienmēr izcēlāmies kā ne tikai Latvija, bet Baltijas valsts kā labākie braucēji un čempionu braucēji. Un tās ir mūsu tradīcijas, kuras nevajag aizmirst. Kā mēs pavilkāmies, ka olimpiādieši Strombergs paņēma to zeltu? Kā mēs pavilkāmies kā volejbolā, mēs ieguvām 2. vietu? Redzējāt, kā te puikas gāž? Nu tie ar vienādajām zaļajām mašīnām no Aukartes Auto akadēmijas. Viņiem visiem esot iedots vienādas mašīnas un tagad var redzēt, ko kurš māk. Re, kur sirmacis? Nē, tas ir ķēnavs. Paskaties! Tādas sarunas pēdējos pāris gadus dzirdamas rallija trases malās. Tādās krāsās tagad ģērbjas progresīvākie līdzjutēji. Par šo Aukartes rallija komandu visbiežāk var dzirdēt arī sociālajos tīklos. Tieši šī komanda sarunās par ralliju akcentu ir pārnesusi no dusmīgo pilnpiedziņas mašīnu klases uz mazo mudīgo priekšpiedziņu, jo ar to brauc nākotne, ar to brauc intriga sportā un godīga cīņa par uzvaru. Tagad jau esam pieraduši un pat zinām Auto akadēmijas braucējus vaigā. Dažiem no viņiem ir tūkstošos mērāms atbalstītāju pulks. Daudzi jau tagad atceras, kura komanda vinnēja Latvijas čempionātu rallijā 2012. gadā un kura to izdarīs šogad. Bet kā tas viss sākās? Kā bija tad, kad to neviens vēl nebija dzirdējis, bet kāds par to jau domāja? Tās idejas bija vispār, godīgi sakot, ļoti sen, personīgi man. Viņas bija gadus 8 atpakaļ ar domu, kad gribējās izveidot tādiem jauniešiem kaut kādu komandu, bet tās nebija iespējas tajā laikā, un varbūt arī laika nebija, un pats bija aizņemts ar citiem darbiem. Un tad bija tāda sakritība, kad esot Somijā kopā man konkrēti ar Mārtiņu Dzenītu un vienu no Latvijas mobilā telefona pārstāvjiem, šī ideja kaut kā uzplaiksnīja gaisā, un mēs sākām par viņu diskutēt. Mēs sapratām ar Mārtiņu, ka kaut kas ir jādara lietas labā, jo mēs redzējām augstas klases braucējus kā Andi Neikšānu, Vorobjovu, Egli, citus, kas ir sasnieguši super rezultātus ar N-grupas un A-grupas automašīnām, lielajām, dārgajām mašīnām, bet mums jau, paskatoties uz dalībnieku sarakstu, tur ar priekšpiedziņas mazajām mašīnām praktiski bija žēlīgi skatīties, noskaties tās pirmās 10 un ir žēl skatīties, cik neprofesionāli un tomēr nepareizi brauc tie visi cilvēki un arī jaunieši. Taisni kā tādā latviešu tautas brīnumu pasakā. Sanāca kopā visi stiprinieki un kopā devās dzīvē. Šādai brigādei nevar neizdoties tas, ko viņi ir iecerējuši. Bet precizēsim vēlreiz, kādi tad bija mērķi uzsākot šo Latvijas autosportā unikālo projektu? Ideja pašā sākumā bija izvest mūsēju līdz VRC, kļūt par VRC. Varbūt tas izklausās utopiski tādai valstī kā mums bezjēdzīgi, bet mums taču ir Dukurs, mums taču ir Strombergs, mums taču ir kādi sportisti, kas pierādījuši, kas no Valmieras, no laukiem, taču var to izdarīt. Un mums ir Igaunija, kas, diemžēl, mums pa priekšu ir bijusi. Ja? Ja tu pats nevari pabraukt tā kā vajag, tad vismaz prasās, lai kāds tas letiņš, lai pabrauc un parāda, ka visai pasaulē var aizbraukt priekšā. Viņi ir pabijuši pasaules čempionātā. Viņiem ir Marko Martins, viņiem ir Ots Tanaks, viņiem ir Urmo Āva. Latvieši taču var, mēs pat Matājs labāk varam. Viņi taču ir lēnāk par mums, mēs esam tādi straujāki. Mērķi uzsākot projektu ir bijuši vienkārši un kristāli skaidri. Atliek tikai rīkoties. Pasākumam tiek pieaicināts pašas pieredzējušākās un panākumiem bagātākās LMT rallija komandas vadītājs Pēters Neikšāns. Ja kāds šajā valstī zina, kā tikt līdz pasaules čempionātam, tad tas ir viņš. Tā ir harizma. Pēterim Neikšānam ir tāda harizma, viņš tā spēja pavilkt cilvēkus uz kopējo ideju, un tajā pat laikā tas nav tikai tāda plika muldēšana. Tam visam pamatā ir viņa 30 gadu pieredze, un tā pieredze ir balstīta uz sportu. Aukartes Autosporta akadēmijas vadība palūdza uzbūvēt mašīnīti,
un pirmo gadu izmēģināt to mašīnu, izbraukt, iepazīties gan tehniski, gan arī tās mašīnas iespējas novērtēt. Un tad to veiksmīgi Artis Strauss to veids tos pirmos izmēģinājumus un bija arī apmierināts ar mašīnu. Viss bija labi, jā. 2011. gadā O-kartes projekts iegriežas ar pilnu jaudu un par projektu uzzina visa Latvija. Simtiem jauniešu ar lielām ambīcijām autosportā piesakās dalībnieku atlasei. Un tad izfiltrē 10 labākos, kuri rudenī sacenšās par 3 vietām jaunajā O-kartes rallija komandā. Čāļiem iet grūti. Ir jāmāk ne tikai ātri braukt, bet arī jābūt labām sekmēm skolā, jāprot runāt vairākās valodās, kā arī sakarīgi izteikt domas kameru un mikrofonu priekšā. Un to viņiem neviens līdz šim nav prasījis. Trīniekā tiek Kārlis Nebars, kurš ir patiešām jaudīgs, bet bez pieredzes rallijā. Otrs Ralfs Sirmacis, kuram vislielākā pieredze. Bet pirmais Mācis Ķenavs, kuram izrādījās visvairāk līdzjutēju. Pēc uzvaras biju tagad debesīs un visi mēdīji zvanīja, pievērst uzmanību, bija intervijas jāsniedz. Un, kad viss tas nomierinājās, tad jau nonācu uz zemes un sāku trenēties un veltīt visu laiku, lai varētu maksimāli labi nostartēt pirmajā rallijā. Tā sākas 2012. gads, un jaunajiem ir jārāda, ko māk. Ķenavs, kurš atlasē bija pirmais un saņēmis lielāko atbalstu, tā arī turpina, un pirmajā rallijā ir ātrākais jau pirmajos 2 ātrumposmos, bet 3. liktenis visu noliek pa vietām. Avārija, palieli materiālie zaudējumi un viss jāsāk no jauna. Pirmajā sezonas sacīkstē negaidīt uzvar Nebars, kuram tas vispār ir pirmais rallijs mūžā. Tātad šķiet talants identificēts nekļūdīgi. Sezonas gaitā visi 3 O-kartes braucēji uzrāda ļoti labus rezultātus un katrs uzvar vismaz vienā rallijā. Tā gada beigās kopvērtējumā visi 3 uz goda piedestāla priekšpiedziņas mašīnu klasē. Sirmacis pat kļūst par visu laiku jaunāko čempionu Latvijas rallija vēsturē R2 klasē. Protams, uzvara arī komandu vērtējumā. Spoži! 12. gadā Autosporta akadēmijai bija radīti priekš sportistiem ļoti labvēlīgi apstākļi, ļoti labs atbalsts, ļoti labs servis, sākot no guldināšanas, ēdināšanas, mašīnu apkalpošanas, visādā ziņā. Bet es uzskatu, kad jauniešiem varbūt vajadzēja tomēr to nopelnīt ar savu darbu, ar treniņiem, ar savu entuziasmu, vajadzēja to nopelnīt. Iznāca drusku mazliet otrādi, tā kā avansā visu to sniegt. Tas, ko es esmu iegūst, tas ir neatsverami un to var tikai iegūt, to visu izdzīvojot. Un es domāju, par to, ko es runāju, šobrīd saprotu varbūt 2 cilvēki vēl. Tas ir Ralfs Sirmacis un Kārlis Nebars, mani komandas biedri, kad šīs gads bija vienkārši neatsverams. Un to pašu arī pierāda, šis gads ir beidzies, bet tas līmenis mūsu sportiskais ir ļoti kāps. Man zināšana līmenis par autosportu, par ralliju kā tādu ir neatsverams, es domāju, iegūts. Tā kā ļoti labs gads šis bija. Gadu laikā taču nevar neko apgūt. 2013. gada sezonā O-kartē paliek Sirmacis. Ķenavs turpina braukt pastāvīgi rallijā, Nebars ar mazākiem līdzekļiem rallija sprintā, bet O-kartē pieslēdzas jaunās atlases labākie – Plūms un Feldmanis. Izskatās, ka arī šogad rezultāti komandai būs līdzīgi kā pērn. Sirmacis jau ir nodrošinājis sev uzvaru kopvērtējumā, bet abiem pārējiem joprojām ir iespēja tikt uz piedestāla. Projekta būtība sākumā bija atrast Latvijas labākos, ātrākos, erudītākos jauniešus. Mēs šajās 2,5 gadu laikā esam to meklējuši un izdarījuši. Un šobrīd mēs uzskatām, ka mūsu rallija komandā brauc tie labākie, erudītākie un jaunākie, ja tā var teikt, jaunieši, kuriem mēs saredzam perspektīvu. Sistēma, pēc kuras darbojās O-kartē, manuprāt, pilnīgi nebija pareizi, manuprāt, jo paņem jaunu sportistu, uz vienu gadu iemāc viņam braukt, ja parāda, kā ir skaisti dzīvot, un pēc tam atkal, jāiet mājās ir, kaut kur atpakaļ. Viņš O-kartes sākumā teica, kāda ir tā jūsu kopējā ideja, kā jūs gribat izaudzināt to pasaules čempionu. Tad jau viņam
Atbildi no mūsu puses bija visai vienkārši. Pirmā gadā brauc, vinnēja Latvijas čempionātu, pēc tam nākamā gadā brauc kaut kur, vinnēja kaut ko starptautisku, pēc tam vinnēja pasaules čempionātu, viss vienkārši. Jā, bet Pēters bija tas, kurš ar kaut kādiem pāris kontroli jautājumiem spēja pateikt, ka varbūt gluži tas tik vienkārši arī nav. Viņi tās nianses neparedzēja un nezināja. Likās, ka viss ir daudz vienkāršāk, kad uztaisīt komandu, tas izdomāt labu saukli, skaļu, bet to saukļu būtību laikam līdz galām nesaprata, neizprata. Un tas jau nav nekāds pārmetums, jo kā viņi to var zināt, ja viņi nav aktīvi ņēmušies. Pēc pirmiem 10 gadiem var tik tā īsti saprast, kas ir kas konkrētā lietā. Ja Latvijā mēs esam visu sasnieguši, esam čempioni gan komandās, gan individuāli, tad ir jāskatās tālāk, bet tad ir drusciņi jāmaina pašu projektu būtību. Mēs esam nonākuši tagad, ja tā var teikt, tajā savā pirmās daļas redzējuma gala punktā, un ar nākošo gadu mēs gribētu tā diezgan radikāli mainīt šo projektu. Šeit mūsu pīļu dīķi dabūt to kausiņu un atnest mājās un priecāties par to, tas tāds sevis apmierināšana ir mierinājums par to, ka tu esi čempions. Tāds mums nevienam no trījiem nav bijis plāns, kad iegūsim Latvijas čempionu kausu un projekts ir pabeigts, viss ir super. Skaidrs ir viens. Ar šādu profesionālu pieeju jau tagad nav problēma komandai jau pirmajā gadā gūt maksimālus panākumus Latvijas mērogā. Bet neaizmirsīsim par sapni, kas bija sākumā. Ja cilvēkam ir sapnis, patiešām dišs sapnis, ko tur slēpt, visdrīzāk, ka viņu gaida vilšanās. Taču, lai tas neatur no mērķa, likmes ir augstas, bet tas ir tā vērts. Okartes autoakadēmijas mērķis ir tik augsts, ka augstāk nevar izaudzināt Latvijas autosportistu par pasaules rallija čempionāta uzvarētāju. Tas izklausās neprātīgi, bet tikai tādi mērķi aizrauj. Taču, lai mērķi piepildītu, ir jābūt rīcības plānam un resursiem. Ko darīt? Mums nav neviena pasaules čempiona autosportā. Neviens nav gājis šo ceļu un nav kam pajautāt, kā to darīt. Taču mums ir daudzi veiksmes stāsti citos tehniskajos sporta veidos, kuri ir tikuši līdz virsotnei pasaulē. Tāpēc jāprasa padoms viņiem. Paņēmieni, kā gūt sekmes pasaules līmenī, noteikti visos sporta veidos ir līdzīgi. Nav svarīgi, vai tu brauc skeletonā, BMX-ā vai motokrosā ar blakus vāģi. Lai cik tas skarbi izklausās, man liekas, ka jebkuram latvietim, jebkurā sporta veidā nav lielākais mērķis Latvijas čempionu tituls. Es domāju, ka visi skatās uzreiz augstāk, skatās Eiropu, skatās pasauli, un BMX nav nekāds izņēmums. Vajag uzlikt kaut kādu mērķi, nebūt ātrākam par Pēteri, bet varbūt par Solbergu. Tādā mērogā domāt, jo domām arī ir savs spēks, un tas tev virza un motivē. Otrs, lai cik tu būtu talantīgs vai netalantīgs, ja tev ir kaut kāda deva gribas spēka, tad agri vai vēl, ja tu strādāsi, tad tiksi atalgots. Man liekas, tas ir svarīgākais. Droši vien tajā laikā visa ģimenes dzīve, kas man bija, viņa vairāk vai mazāk tomēr bija pakārtota manām sporta gaitām. Un paldies Dievam, ka ģimene ir izturējusi, mēs esam kopā un viss kārtībā. Skaidrs, ka latvieši sportā var izdarīt daudz vairāk kā lielāku nāciju pārstāvji. Čempionu skaitā uz vienu iedzīvotāju mēs noteikti esam vadošajās vietās pasaulē. Mums tā lieluma manī, tā uzvarētāja, tā doma ir jāpanāk, un tas ir jāiesaka treniņos, un bez mazai jādauz iekšā ir. Un kā es arī saku, sportā, treniņos tu vari būt labs, bet sacensībās, ja tu neesi treniņos pie šitā strādājis, sacensībās tavs sniegums būs par 10–20% sliktāks. Un tas ir tur, kur mēs varam paņemt, un tas ir to, kas mums ir jātrenējās, un tas ir tas, kas pie mums ir jāstrādā, lai mēs tieši sacensībās tos 20% paņemtu vairāk uz savu pusi, jo arī viņi ir cilvēki, arī viņi baidās. Tā tad varam, bet šoreiz jautājums ir, kā to sasniegt efektīvāk? Ja mums būtu jāatrod viens labs skrējējs, mēs nopirktu kedes 100 jauniešiem un liktu skriet, kamēr uztrenētu un noskaidrotu labāko, bet rallijā tas neder.
Autosports ir dārgs, un nevar visiem gribētājiem izsniegt vajadzīgo sporta inventāru. Tāpēc jārīkojas maksimāli efektīvi un jāklasa pārliecinoši labākie, un jāsāk trenēt. Bet kā? Pašam ir jājūt un jāsaprot, kāpēc es to daru un vai es to gribu. Jo bieži vien arī vecāki ved uz hokeja treniņiem, jo viņam patīk Rīgas Dinamo. Mans dēls spēlēs hokeju, bet dēls negrib hokeju, viņš grib zīmēt, bet viņam ir jāmet goli, bet viņš negrib mest gols, viņš grib zīmēt. Mēs bijām pietiekoši motivēti, ar pietiekoši lielu pašatdevi, lai iet uz to rezultātu, lai viens otram noturētu doto solījumu par to, kad mēs ejam uz augstāko rezultātu. Un mēs katrs tos savus mājas darbus pildījām, un pēc tam arī vēlākā laikā, kad mums fizisko sagatavotības treniņiem pievienojās Ivars Čākurs, viņš jau teica, ka pa lielam mēs esam zināmā mērā fenomens, kad mums vienkārši iedod lapiņu, un mēs to, ko tur uzrakst, mēs to izdaram, ja, pilnīgi, absolūtā paškontrolē. Te nu mēs pajautājām panākumiem bagātajiem, kas viņuprāt ir galvenais, lai varētu noskaidrot, ka sportists ir tā vērts, lai viņā ieguldītu milzīgus resursus. Izklausās baigi vienkārši un neticami banāli, bet tā ir dzīdra patiesība. Ja cilvēks nav patiesi motivēts, nekas nesanāks. Tas ir tas sāpīgākais, manuprāt, jautājums, ka tev ir diezgan spēcīgi jāupurē. Vai nu tev jābūt vecākiem, kuri ļoti atbalsta un ir iespēja atbalstīt, vai nu tiem pašiem sponsoriem, mēs runājam par finansiālo pusi. Bet, protams, tev ir jāupurē gan kaut kādas savas attiecības, gan kaut kādā vecumā savi tusiņi un viss šīs pārējās lietas. Modelēsim situāciju, kad esam kandidātus ar vislielāko gribas spēku un mērķi atraduši. Kas tālāk? Nākamais solis, kā sagatavot sportistu un kas tam nepieciešams. Visi mūsu aptaujātie panākumus gūšie sportisti un treneri apgalvoja vienu un to pašu par fizisko sagatavotību. Tai sākuma fāzē mēs diezgan haotiski. Teiksim, daudz laika veltīja motocikla sagatavošanai, viņš bieži lūza, maz laika bija treniņiem. Tad līdz ar to arī tādi cīsiņi tur bijām pa lielam. Es atceros, kad es pats ķegumā tur atslēdzos no pārslodzes un iepriekšējā nedēļā trauma. Dažādi ir bijis. Pēc tam jau faktiski pēdējos kaut kādus, kad jau tituls mēs spējām paņemt, tad jau tā bija nopietna gatavošanās gan fiziskajā ziņā. Tur mēdza, teiksim, pat treniņos pavadīt pa 6–7 stundām. Ja? Tur svaru zāle, garie treniņi, slēpošana vai skriešana. Fiziskā sagatavotība jau nav tikai tas, ka tev jābūt spēcīgiem muskuļiem, ātriem, bet arī tu kaut kādā veidā sev ar smagiem treniņiem audzini raksturu, liec sev mazliet pamocīties, pārvarēt kaut kādas grūtības, un tas arī noteikti tas atspoguļojās arī noteikti sportojot sacensībās, ka tev ir noteikti, jo sacensībās uztraucās visi, ja, bet tev jābūt stiprākam, un tev jāturās pie tās apziņas, ja, kas satraucās visi, bet tev jābūt stiprākam par pārējiem. Tas viss tomēr tevi kaut kādā veidā rūda un motivē, un tas ir vajadzīgs. Tā tikai liekas, ka, piemēram, arī šahā, ja tu trenējies, tad tev tikai jābūt ir roka kustībai jātrenēs. Nē, sports sastāv visa domāšana, visa galva, visa reakcija nāk no nepārspīlējot no pašiem pirkstu galiņiem, no kāju pirkstu galiņiem, un visi iet uz augšu, vienalga, ko tu dari. Tāpatās, ja tu strādā tikai ar kājām, tad viss nāk no augšu uz leju. Un jebkurā gadījumā ir jādara pilnīgi viss, protams, ne tik specializēti, bet jādara, ir jābūt tas organisms, viss tas kājas, viss rumpis ir jābūt visam veselam. Tas nozīmē to, ka tu brauc un jūti to kāju pirkstu, tu jūti visam, tādā ziņā, ka tev jābūt visam attīstītam. Tu nedrīksti rallija mašīnā, ja tu gribi nopietnas sportis, nevar sēdēt ar alus vēderu un uz spēks uz kājām. Tur jābūt sportistam. Protams, varbūt viņam nav jāskrien kā Boltam 100 metri, bet ir jāmāk skriet, ir jāmāk. Tas tev vienkārši spēj tavu visu to iekšējo organismu nogādāt informāciju, apmaiņas procesu, vielmaiņā, asinsritei, visam jābūt spēja vienkārši tev turēt to līmeni, un to arī var izdarīt gan reakcija, gan kustības, gan saprast, gan visu. Vienkārši tas tā ir. Var jau būt, ka autosportā pietiek, ka braucējiem ir gana smaga kāja, lai nospiestu pedāli līdz galam.
bet arī Haralds Šlegelmilks, kurš autosportā ir ar vislielāko starptautisko pieredzi vēsta, ka fiziskā sagatavotība ir pamatu pamats. Tad, kad tas viss kļuva starptautiskāks, un tas bija principā vēl tikai tāds gatavošanās process kaut kādām sacensībām, pirmā lieta arī bija fiziskā sagatavotība, kas man bija pa švaku, ja, kam es nebiju arī īsti gatavs, un tad sākās arī paralēli šiem te treniņiem, testiem arī intensīvs darbs pie fiziskās sagatavotības, kas turpinājās visu cauru laiku, kad arī es reāli braucu formulās. No sākuma ar treneri šeit vietējā mērogā, un tad beigās, kad jau tie pakāpieni kļuva augstāki un Formula 3 un tā tālāk, tur jau es strādāju kopā ar austriešu speciālistiem, kuri ar lielu pieredzi speciāli izstrādāja programmas, un tad tur Alpu kalnos dzīvojot, arī intensīvi fiziski gatavojos, jo ne tikai šī te fiziskā slodze, kas ir sacensība nedēļas nogalā, bet arī psiholoģiskā pie tās konkurences, kas tur arī ir, tad arī šī sagatavotība ir ļoti svarīga. Nu labi, mēs visi labprāt mazliet nodarbotos ar fiskultūru, bet īstam sportistam ar lieliem mērķiem ir jārīkojas maksimāli racionāli doto resursu ietvaros, lai sasniegtu mērķi. Ir jāzina, ko un galvenais, kā trenēt. Te nu mēs nonācām pie vairākām atziņām. Manā skatījumā tieši spēja koncentrēties ir viena no svarīgākajām. Un, protams, bija vingrinājumi, kuros mēs to apguvām, kā piemēram viens bija pēc ātruma un spēka vingrinājumiem, kur tu esi izpumpējies, tev ir precizitātes šaušana vai kāds cits vingrinājums, kur tev ir absolūti no svara šī te koncentrēšanās. Ja? Ātri vingrinājumi, pēkšņi tev ir jāšauj, ja, mērķī. Un tad skatāmies, cik precīzi tu to var izdarīt. Un tad atkārtojot, tu redzi, kad tie rezultāti uzlabojās, ka pie tās pašas slodzes pēc tam tev tā koncentrēšanās spēja uzlabojās. Latvijā esot, man nemaz nelikās, ka tas varētu būt svarīgi, jo nevienā brīdī arī tādā profesionālā līmenī nebija tādas prasības, ka tas varētu likties svarīgi. Nebija tāda konkurence, tāda apstākļa, kas piespiest pie tā, ka tāda koncentrācija vispār ir svarīga. Vienā brīdī bija tā, kad es pat gāju un saviem čaļiem liku iet korī, lai tā elpa starp tiem tramplīniem, viņi aizturās ilgāk, lai tas tā plauša bišķiņi atverās, lai aizturās ilgāk, lai arī startā, kad tu ņem to visu spēku, tad, lai tas tā kapacitāte elpošanas sistēmā, lai bišķiņi uzlabojās. Un tad, kad mēs dziedājām tās tautas dziesmas, tas pašas beigas mēs nevarējām vienkārši izdziedāt, jo mūsu elpa trūka. Un tas man bija tā doma, ielikt iekšā tajā sporta veidā, lai mēs varētu vēl sev pilnveidot. Un tas bija viens, un otrs, protams, ir tas standarts, kas tagad jau ir tā kā standarts. Visiem jau saka, tie, kas ir mazi augumā, tad pie 14, 16 gadiem viņiem jāiet ziemā spēlēt basketbols. Jo tad momentā 10-15 centimetrus dabūja ritīgo augumu, kas BMX-ā ir vajadzīgs. Un tad tā, un pats uz sevi to es esmu izmēģinājis, un vēl 3-4 čāriem tas ir nostrādājis. Un tā kā, tādas te visādākas sīkumītas mēs meklējam, katram, protams, individuāli skatāmies, lai tās sajūtas, ko es redzu, kad viņš brauc, lai veidojās tādas, kā es esmu viņas sajūtas un tā, kā es viņas gribu. Mēģinot sasniegt virsotnes, piemēram, autorallijā, ļoti efektīvi būtu prasīt padomu citu līdzīgu sportu treneriem, jo viņiem ir pieredze un idejas, bet nav žēl ar tām padalīties, kā tas notiek ar mūsu uzaicinātajiem ekspertiem. Ir jārīkojas ļoti radoši, ja jātiek uz priekšu nozarei, kur nav iepriekšējas pieredzes, kā tas ir Autoakadēmijas gadījumā, kad mērķis ir latvietiem uzvarēt pasaules rallija čempionātā. Tā noteikti ir jāsaka veiksmi, ka mēs trāpījāmies tādiem cilvēkiem, kur redzēja, ka mēs tur kuļamies, un viņi pienāk un pasaka, pamēģināt šitajā virzienā, varbūt bišķi labāk aizies. Vienmēr, ja tu esi nolicis mērķi un tā kā ej uz viņu, tad vienmēr arī veiksmi tev mazliet klāt, un jāsaka tā, ka mums arī bija veiksme blakus, un pirmo reizi mēs kvalificējāmies pasaules čempionāta finālam ar īrētu motociklu, kuru mums aizdeva cilvēks, kurš faktiski pēc tam izrādījās, ka mums sportiskajā karjerā vairāk vai mazāk, bet visu laiku bija blakus un cik spēja, tik palīdzēja. Ir šie veiksmes stāsti, un viņš ļoti daudz ko mums stāstīja. Teica, tagad kurbulē, tagad ejiet uz
braucat treniņā, šitai treniņā braucat mierīgi, tagad dodat pilnu gāzi, ja tā būs, jā. Tās pirmās reizes, protams, atceroties, tad mazliet smieklīgi varbūt ir, Es nonācu uzreiz labā komandā, pie labiem cilvēkiem, un tajā pirmajā gadā arī sapratu, cik daudz apkārt ir cilvēki, kuriem neinteresē ne tavs rezultāts, nekas, bet kurā komandā tu tur nonākot, tu vienkārši esi braucējs, kurš pienesot savu budžetu, ir kā peļņas avots un nekas vairāk, un ir reti, kura komanda, kurai interesē tavs rezultāts. Un man paveicās, kad es jau no sākta gala pie tādiem cilvēkiem nonācu. Tā pašā laikā tā varbūt bija tāda veiksmīga sakritība, jo varēja arī būt, kad es trāpu pie kāda, kur tas sportiskais aspekts ir varbūt mazāk svarīgs. Un tas arī ir ļoti, ļoti svarīgs. Lūk, esam noskaidrojuši 3 vaļus, uz kā varētu balstīt Okartes autoakadēmijas mērķa sasniegšanu. Atrast cilvēkus ar visjaudīgāko gribas spēku un vēlmi sasniegt uzstādītos mērķus. Sagatavot fiziski un tehniski braucējus pasaules līmenī. Atrast cilvēkus, kas palīdzēs veikt šo ceļu, kas atradīs radošākos risinājumus treniņiem un nodrošinās ar informāciju un kontaktiem ārzemēs. Jāsāk vismaz ar tiem, kas būtu gatavi uzsāktu darbu šeit Latvijā. Manā galvā tā leģenda ir. Tā leģenda ir, varbūt šī saruna mums ir nedaudz pa īsu, lai es to leģendu visu teiksim, uzrakstītu. Ja. Tas ir tāpēc arī, kāpēc es vispār esmu šeit un piedalos šajā projektā, jo es iekšēji un galvā es redzu, kā to izdarīt. Jā, tā nosacīt Latvijas vēsturē ir manā skatījumā pirmā reize, kad mēs uz to ejam, tāpēc es nevaru pateikt, kā būtu jārīkojas pēc 3 gadiem, ja mēs būsim tur un tur. Bet es zinu, ar ko ir jāsāk, un es zinu, kā var nonākt līdz līmenim B. Lūk, mērķis ir uzstādīts, soļi, kas jāveic apzināti, atliek sākt. Kā saka ķīniešu sakāmvārds, ja priekšā garš ceļš, rīkojies vienkārši, spēr soli.